Tātad nofilmēšu procesu bišķīt. Ir izņemti, izgriezti pilnīgi visi logi, griežamie, sānlogi, priekšējais un bagāžnieks. Un tagad jau es sācu likt visu šo bodykit. Un nebija nemaz tik grūti, ka es domāju šo roku tur. Vienkārši viņu ieskrūvē šeit, uztaist tos caurumus visvajadzīgos. Un pēc tam, labi, šito īstumā man nevajadzēja, es biju domājis caur šejien likt, bet beigās es to izdarīju caur šejien. Tā kā, tāpat tas ir aizapšīpsks un šis vispār netraucājas un otrā pusē tur vispār nekas nav griezts. Tur iekšā, tagad tā nevar redzēt, bet tur ir ķipā ruškai tas āķīts un slēdzenē tas āķīts. Un kā varbūt daudz ir redzējuši sedaniem, aizmugurējā roktura vieta vienkārši neeksistē. Un tas ir tikai tāpēc, ka viņi vienkārši vairs neķer. Bet es uztaisīju tā, ka viņš ķer. Un prikols ir tāds, tagad es tā nevarēšu parādīt, vai arī redzēt, tur ir virsū vienkārši savilcējs. Un tas savilcējs vienkārši tur kopā tos abas ķepiņas. Un līdz ar to viņš vienkārši, ka paroja, viņš attaisās vaļā. Un jā, tā arī tas viss strādā pavisam vienkārši. Man nezinu, kāpēc likās, ka man šito vienu vajadzēs. Es biju tā iedomājās, ka nepaskatījos, kad to vajadzēs, ķipā, tas ir tās. Tas ir tas, kas no ārpus taisojā, jā, bet tas ir kaut pēc slēdzenes. Slēdzene jau to vietu nemaina, tā kā tas viss paliek tikai ārējā vieta. Ručka maina. Un tur vienkārši virsū ir savilcējs un tad viss normāli attaisās. Un, jā, protams, ka grīda bija, bet vēl aizvien bija ar ūdeni, lai gan es pat nezinu, kā viņš arī būtu ar ūdeni. Jo mašīna nav stāvējusi ārā Lietuvai kaut kur, bet tik un tā, nezinu, no ziemas vēl aizvien tas ūdens ir sūcies, tad stāvējis visu to laiku, bet es nezinu, ka tagad te bija mitrs visi. Un, jā, grīda jau, protams, ka ir metināta, tā kā visu vienkārši satīrīšu, ar epoksīdu apsmērēšu un tad ar kaut kādu grubulu vēl nopūdīšu. Es domāju, kas tur kūprijā man kafī stāv. Tā kā tā, jā. No ārpus tie jau slieksnis ir jau apstrādāts, un viņš jau bija pārmetināts. Vienkārši satīrīti viss, kā bija sācis rūsēt. Šito es domāju, kad es vienkārši atstāšu, vai arī satīrīšu, vienkārši aizmetināšu. Tie jau redzēs. Vajadzētu aizmetināt, jā, nevis atstāt. Un īstenībā diezgan normāli viss iet uz priekšu, jo puse no mašīnas reāli bija gatava krāsošanai. Rekur jumts, jā. Un man jau ir atnākuši arī tie zvaigznītes, kas būs iekšā. Un šitā ir otra puse, kur es dabūju pārtaisīt. Taisīt jaunas caurumus pie šireliņiem, jo te viss bija aizmetināts. Tā kā jumts ir gatavs gruntēt, lūka ir gatava gruntēt. Jā, kročī bijis, kas ir palicis nesagruntēts un netaisīts vēl, ja šīs, ko jūs redzat, aizmugurējais spānu, durvis. Jumts, un ķipa buņģi, tur jau neko īsti vairs nevajag. Tā kā pa lielākā daļa mašīna jau ir gatava pret kraušanai. Un, jā, kaut kā tā. Un arī, jā, šitan tika pārmetināts, te bija caurums. Un ārks, jā, protams, ka tiks griezts ārā. Un, līdz šienē pa lielam arī, kur tieši tas beidzās tas, sākās līkums. Un pēc tam pie bodykit. Es nezinu, kā būs, kā īsti sanāks. Jo te būs taisna līnija, parasti to ķipa taisna arī piemetina, bet man vajadzētu kaut kā, lai viņš smuk pie bodykit piegudās. Un tur būs jāskatās, jā, kā smukāk sametināt, un tā, lai ritenis kaut kur arī nestrīdījās pēc tam pie tā metinājuma. Jā, šitam jau bija bijis pārmetināts, šito es nedarīju, te ir pārmetināts, un te pat galvenais ir vaļā, te vēl vajadzēs aizmetināt cienu. Tātad tikko izgriez arkas aizmugurējās. Te vienkārši piespiedīs kopā visu. Te vēl no aizmuguras vajag pasist, kā ratnoņems, un sametinās un lieko nogriezīs. Un pēc tam aizmērēs ar hermetiķu un, to pēc tam, jā, pēc tam vēl jāpiemetina sānu maliņu, lai piegudās pie bodykit, un pēc tam viss aizmērēs. Un te jau sāks arī līmēt šito klāt. Tā kā priekšējām, ne, bet šitām durvīm.
tad pirms es eju prom, es to nepieminēju vidikā. Ir pāris vietas, kur ir ļoti traģiski. Tā kā šajā pusē, piemēram, kāds jau tie bijis metinājis pirms tam, ne? Nu labi, nezinu, vai var redzēt, bet kā var redzēt, ka tur bišķi spīd. Te ir viens siena, un tur ir otra. Tā kā iekšējā un ārējā, un tur ir 1 centimetra šķirba, tikai 1 centimetra šķirba. Ļoti profesionāli uzmetināts. Tāda ir tāda lieta, ka kur šeit ir caurums, jā. Tā, tur ir caurums. Te ir vispār traģiski, otrā pusē arī ir reāli traģiski. Un tur iekšā, kur ir korķis, tur ir traģiski. Un tālāk, kur ir kaut kā jau nesošā, diezgan svarīga lieta, bunģai, tur arī ir reāli liels traģisks caurums. Šis ir tas, ko es to rādīju. Bet prikals tāds, ka man mājās Ventspilī ir tāda pati žurka, unīts, un cik es zinu, viņai visas tās vietas ir labas. Cik labas, bet labāks. Varbūt kaut kas arī būs beigts, bet lielākā daļā būs laba. Šito esam neprādīja. Mistiskā vietā, reāli tādā vietā. Tā kā es vienkārši griezīšu ārā jau no tās žurkas, tā tiešās konkrētās vietas un vienkārši metinās iekšā šajā. Jo šitā mašīna man neplānojās galīgi kaut kur ķipa likt pārroties, ne? Jo es viņu tā iespriekš sevi un tur viss būs reāli krut un smuk un līdz ar to arī vajag labi uztaisīt. Tā kā, jā. Bet šis arī būs viss šitām video. Tā kā dodamies prom, un tāda no viņa izskatās pagaidām. Tā kā gala rezultāts būs tik labs. Bet labi, tas arī viss. Davai, čau!